Gatavs, jā? Būs hardkārš? Nē, man liekas, būs baigi vienkārši. Labi, tad man liekas, pats būtiskākais jautājums, uz ko neviens nav atbildējis. Cik nauda no projekta paliek Latvijā, vai to kāds zina? Tas ir ko, devakuācija? Nepareizais jautājums. Ir šausmīgi sarežģīti, tāpēc gribētos, lai ir baigi vienkārši. Jā, tas būtu labi. Kā jums veicās? Uz priekšu. Ok, forši. Mēs šodien iepazināmies, jā, pa trepēm nākot augšā. Ir ok, Džeks. Jā, viss ir labi. Tu vari tā, lā. Ok. Ir vienkārši tādi, ka, un, teiksim, visi tie, kas ir, piemēram, tevi man besī ārā. Jā, to droši vien tom izgriez, protams, ārā, bet... Jā, šodien būs tāds mums baigi, būs kaut kāda skaidrojošā daļa. Mēģināsim saprast projektu. Par gadsimtu projektu. Par gadsimtu projektu. Ja cilvēks grib saprast, kas tur notiek, tad viņam tas tā kā tik daudz informācijas. Nav neviena pārrobežu projekta, absolūti neviena, kas ir aizgājis bez problēmām. Nav neviena, kas ir aizgājusi bez sadārdzinājuma. Ko atsāsē vienkārši ūdens glāzes, tas būtu citādi jau kaut kas nokritīs. Orrings? Orrings? Jā, mēs sekojam līdzi datiem sekojam līdzi, jā. Bet tad cik jums bija šonakt gulēšanas skors? Man nebija pārāk labs, es vakar vēl sportoju, man kāds labi 80. Es gribēju teikt, man arī nebija labs vakardienas. Nē, Nu, good. Readiness bija good. 83. Jā, man 80. Jums labāk. Labi, Baiba, es gribu pateikt lielu paldies, ka tu piekriti intervijai. Šodien lielais uzdevums ir kaut kādu atrast loģiku mūsu, kā tu pati nosauci, gadsimta projektā. Kad tas vispār sākās? Es kaut kur redzēju, ka 2007. bet varbūt pat ātrāk tas projekts sākās. Lielais jautājums ir, vai apaudzēt šo visu projektu ar tiem lokiem un stacijām un lidostām, vai tā bija tā kā latviešu iegriba pa Eiropas Savienības naudu salabot un uzbūvēt savu infrastruktūru, vai tā tomēr bija prasība no Eiropas Savienības, lai būtu šī savienojamība un tikai tad šis projekts kvalificējās uz jebkādu atbalstu? Es domāju, ja gribētu chronoloģiski zināt, kur sākās un kur mēs šobrīd esam, būtu jārunā Roberts Zīle, Labi. Kas ir bijis pie šūpuļa, man liekas, un viss cauri no sākuma līdz galam. Tas projekts tika apspriests starp Baltijas valstīm un Eiropu, cik es saprotu, kopš no iestāšanās laika. Un tas ir vairāk par to, kā modernizēt, uzlabot infrastruktūru un kā pieslēgties Eiropai. Un Rail Baltica uzskata kā vienu no tiem pēdējiem posmiem, lai pieslēgtos, teiksim, tādai Eiropas apritei. Latvieši vieni paši te neko nevēlējās. Es domāju, ka drīzāk, respektīvi arī tā manā laikā tā neusticība, kas bija no lietuviešiem un igauņiem, diez vai latvieši vispārīgi pieņems pozitīvu lēmumu. Un ja pieņems pozitīvu lēmumu, diez vai viņi tad arī uzbūvēs, bija spilgts. Un tas, es domāju, arī viena no traucējošām projekta sastāvdaļām. Bet Eiropa vienā brīdī, man jāpadomā tagad, bet tas ir pirms 15. gada, viņi uzzīmēja to, ko sauc par TEN-T koridoriem, kas ir tāda, man liekas, 8, ja es pareizi atceros, kas dažādos virzienos kustās pārsvarā ar priekš transporta kustības un pārsvarā, lai varētu ātrāk, vieglāk, efektīvāk un CO2 izmešus samazinot, realizēt tādus koridorus. Un viens no viņiem ir šis koridors. Nu tā. Ar Eiropu ir jau tā, ka nav tā, ka Eiropa tev pasaka, tev šitais jāizdara par katru cenu, jo tām dalību valstīm ir jāpiekrīt. Visam ir jāpiekrīt. Un jautājums ir, vai var vienoties par to, ka kaut ko vajag vai nevajag, un acīm redzot pienāca brīdis,
kad Valdis Dombrovskis bija ministrs prezidents, Kubilis un Ansips no Lietuvas un no Igaunijas, ka varēja vienoties, jo saprata, ka projekts ir pietiekami tālu no vienas puses, kā skiču projekts, kā tas varētu izskatīties un cik tas varētu maksāt. Man liekas, tas ap 12. gadu kaut kā, es tiešām neatceros precīzi. Bet zināju, ka nauda ir tās varavīksnes galā, ja tagad mēs vienosimies par to, kā šo projektu pārvaldīt. Tātad tas ir tāda kopīga iegriba arī no vēlme no visām 3 Baltijas valstīm, un Eiropas Savienība to ļoti veicināja. Piedāvāt finansēt 80 līdz 85% no viena projekta ir milzīgi liels cipars. Eiropa ir pilna ar pārrobežu projektiem, bet visi projekti ir 2 valsts. Nav tā, ka 3 un patiesībā 5, kas nozīmē Polijai un Somijai arī būtu iesaistītajām. Un tā mēs nonācām pie Rail Baltica projektu. Labi, bet es varbūt vēlreiz mēģināšu to jautājumu uzdot precīzāk. Var sakot, es šodien uz šejien nācu, tā kā vēl 9 no rīta, man bija ideja tāda, kad Eiropa grib šo taisno līniju caur Salaspili, ka viņiem neinteresē īsti nekādi ne loki, ne izvadi uz lidostu. Jo pēc pēdējām CEF naudām, ko mēs redzam, ka viņi neapstiprina naudas daļai, kas ir loks, un daļai, kas ir uz lidostu. Un man likās, ka mēs vienkārši vēlējāmies pie Eiropas naudu, izveidosim infrastruktūru. Bet tad es sazvanījos ar Kasparu Ozoliņu, kas bija senāk satiksmes ministrijā, un viņš man tomēr skaidroja, ka tās nav, latviski sakot, nice to have things, bet tās ir lietas, bez kurām tas projekts nemaz netika apstiprināts. Par to balto grāmatu viņš man stāstīja, jūs zinat. Tā kā, man liekas, šitais ir ļoti būtisks aspekts, kad tās nav mūsu iegribas, bet lai šis projekts tiktu realizēts, tām lietām ir jābūt. Un kas ir vēl svarīgāk, kas tagad varbūt daudziem liksies, ka tie ir kaut kādi spoki, kuriem nekad nebūs naudas, bet īstenībā mēs ielikām kāju durvīs ar šo lidostu un Rīgas staciju, kad rekur jau ir iesākts, un tad Eiropai būs tā kā, principā, tā kā obligāti jāfinansē nākamās daļas, jo tā kāja jau būs tā kā ielikta. Nē, te runā cilvēks, kas ir strādājis pārsvarā valsts darbā. Ja es būtu biznesa cilvēks, tad, teiksim, uzliekot to cepuri, protams, te nauda ir ieguldīta. Vai lietarīgi, vai pietiekami labi, vai tam līdzīgi, tas ir tagad pakārtots jautājums. Visu var apstādināt, ja vēlas. Anglijā pat pēc Brexit Labour valdība apstādināja HS2, kas bija ātrgaitas vilciens no Birmingham un Londona ar ļoti līdzīgu loģiku kā Rail Balticam. Tur, kur Kasparam ir taisnība, protams, ir, ka jo vairāk tu esi kaut ko uzbūvējis jau pa Eiropas naudām, nav atpakaļ ceļa. Nav patiesībā. Kaut kāda loģika ir turpinājumā. Nekāda jautājuma par to nav. Visas 3 valstis ir panākušas to, ka tas projekts ir neefektīvi pārvaldīts, nav pietiekam nopietnas apņemšanās tiešām kaut ko uzbūvēt tā, kā pēc specifikācijām tas ir noteikts. Un bija pietiekam liels strīds tikai ap specifikācijām, jo Latvija, es teiktu, un Igaunija nebija gluži gatavi mentāli vai kaut ko tam līdzīgi tam projektam, kamēr lietuviešiem bija pilnīgi skaidrs, ko vēlas panākt savam dzelzceļu uzņēmumam un savai savienojamībai ar Poliju galvenokārt. Lietuvai neinteresē, kas notiek ziemeļos no Lietuvas, kas uz viņiem attiecās, varētu viss mierīgi apstāties Kaunijā un izbūvēs Kaunas lidostu, par ko man visu laiku stāstīja visi. Ministri. Respektīvi, pareizi ir, ka vajadzēja ielikt kāju. Vai vajadzēja akurāti lidostu izbūvēt? Varbūt, tā mēs vēl varētu piekrist. Tā, protams, bija satiksmes ministrijas toreizējā izvēle un arī savienojums. Arī pirmais faktiski reālais ieguldījums, kas bija Igaunijā, bija līdzīgi no lidostas līdz tai vietai, kur būs Rail Baltica stacija. Viņi uzbūvēja tramvaju, un mums bija lielas sarunas par to, vai tramvajs iekļaujās projektā vai nē, bet beigās tas ir par savienojumību, vai ne visā tādā pasākumā. Ja mēs runājam par dzelzceļa staciju, tas jau Latvijas kontekstā ir ievērojami tāds ar jautājumiem pilns un bagāts projekts.
tad, kad es vadīju RB Rail, tad Ušakovs ar mums negribēja tikties ne pa kādu cenu. Nevarēja neko sarunāt. Nu, knapi ar pilsētu plānotājiem un tad kaut kādā zemākā līmenī. Un tad kaut kur bija preses konference, kur toreizējais ministrs Auguls ar Ušakovu smējās un joks, savā starpā jokos dalījās un parakstīja kaut kāds papīrs. Bet pievienotās vērtības par to, ka arī Rīgas pilsētai būs jāfinansē, tas nekad nav nekur nopietni parādījies. Un nevienā no pilsētām Eiropa nefinansē stacijas kā tādas. Viņas finansē to daļu, kas skar, kur ienāk iekšā sliedes. Nu, tagad varam runāt par to, cik daudz sliedes un kurās vietās. Un tā, bet visu to pasākumu nekur nefinansē Eiropas Savienība. Un to zina absolūti visi valsts sekretāri un valsts sekretāri vietnieki. Vēlreiz, kuru daļu nefinansēja? Ēkas, piemēram, respektīvi jābūt līdzfinansējumam no pilsētām, ja pilnīgs finansējums, piemēram, šī ekskursija, ka mums vajag visā līnijas garumā pieturs visā Latvijā, tas sadārdzina projektu jau pēc definīcijas. Padara lēnāk, padara lēnāk, bet, hello, kas to finansēs? Mēs knapi varam nofinansēt Rīgas staciju. Vai Rīgas staciju vajadzēja būvēt tādu, kādu viņi ir, tos nezinu, neprotu spriest. Bet, jā, pareizi ir, ka vajag. Es uzstājos to, ka pavisam noteikti vajag to piestātni Rīgas stacijā. Lidost arī, bet Rīgas stacijā pavisam noteikti, jo visas tās ekonomiskās aplēses ap Rail Baltica rāda uz to, ka mums no tā būs labums. Vismaz par katru ieguldīto eiro būs apmēram 2,5 eiro. Redzēs, ko tagad BCG ir pētījis. Boston Consulting grupas redzēja, tas ieguvums ir no mīnus 3 miljardu uz plus 24. Var sakot, bet tas range arī ir milzīgs. Protams. Ja tas nav tomēr, ja loks un lidosta bija nevis, ka mēs gribētu, bet ka tas bija obligāts nosacījums, tad es vienkārši domāju, tagad ir jauns plāns. Es viņu kaut kur tur pausu galam esmu dzirdējis, kad paliks bez mazai pamat līnija, kas iet caur Salaspili, un ar esošo 15-20 vilcieniem esošajiem brauksim līdz Salaspilī un pagarināsim arī esošās līnijas uz lidostu. Var sakot, vai vispār tas ir realistisks plāns, ja tai savienojumai vai ir vispār jābūt? Armandis nezinu, godīgi teikšu. Es neesmu to skatījusies, es to nezinu. Izklausās loģiski, bet būtu jāpaskatās. Bet kāpēc sākotnēji netika jau domāts izmantot esošās vilciens līnijas, visur pārsēsties, ja tas ir, ja tas ir jau esošs? Es vienkārši nesaprotu, kur ir tā loģika. Tur jāskatās vēsturē politiskāk. Ja ir viens spēks, kas nevēlas Rail Baltica, tā ir Krievija. 15-20 sliedes līdz šai dienai ir saistītas ar Krieviju, kas ir mēģinājis to projektu boikotēt, panākt to, lai viņš nenotiek, pavilcināt vai kaut ko tam līdzīgi. Krievijai šis projekts ir ļoti neizdevīgs. Pirmkārt, jo mēs atlaužamies sliežu platumā, tas ir viens, tas nozīmē, ka tiešām pieslēdzās Eiropai. Un atcerēsimies, ka Polija tagad ir gandrīz visu savu trasi jau izbūvējusi, respektīvi tā Eiropa pienāk mums tuvāk ar katru dienu. Otrā kārtā ekonomika Latvijā, tā dēvētā tranzīta ekonomika ir jau būvēta uz 15-20 platumu, kas ir Krievijas sliežu platums sliedēm. Mēs vēl joprojām izmantojam daļu no Krievijas dzelzceļa infrastruktūras un ziņojumu turpina kustēties. Katru reizi, kad kāds vilciens pakustās, Krievija zina, ko mēs darām un kāpēc. Viņi ļoti negrib, lai tas mainītos. Ja nāks kaut kas pāri robežai vilcienu formatā, tad tas vilciens gaida. Tas, protams, ir izaicinājums Latvijas dzelzceļam. Tas ir cits stāsts, un es domāju, ka tur ir jāskatās, kā lietas tur mainīt. Bet, ja jūs skatieties uz pretestību projektam, tad no sākuma līdz beigām tā ir Krievija. Šādi projekti, gribot, negribot, ir ļoti politiski. Un lietas mainās ar katru
jauno politiķi, vai tas ir federālā, valsts līmenī vai tādā pašvaldību līmenī, kas nāk iekšā, kaut kas mainās. Man bija nosacījums, ka tad, kad parakstīja koplīgumu, ka to, ko sauc par legacy organizations, bija vecās dzelzceļu organizācijas, kas bija Latvijas dzelzceļš un Lietuvas dzelzceļš, nedrīkstēja būt daļa no projekta. Tas, protams, tā nenotika, ļoti ātri jau nenotika, jo cerēja, ka ar profesionālu projektu, tādu starptautisku projektu pārvaldību varēs uzbūvēt un realizēt modernākā veidā šo infrastruktūru. Tas tāds viens. Un kaut kur tur ir noteikts jautājums aprakts par to, kā mēs brauksim uz kurieni. Ap Salaspili jāsaprot drusku citādāku lietu. Salaspilī par Salaspils piestātni faktiski mums skauž lietuviešiem un igauniem. Jo tā ir gandrīz vienīgā greenfield, katrā ziņā uz zaļas atvērts pļavas, iespēja jaunu biznesu uzcelt. Un vai tas būtu milzīgs loģistikas centrs vai kaut kas tam līdzīgs, mums tur ir nenormāla ekonomiskā iespēja, par ko neviens nekad nekur nerunā. Kas man liekas ļoti interesanti. Es zinu, ka par to interesējās it kā Latvijas dzelzceļš un tad Eiropas dzelzceļa līnijas, bet es nekur neesmu redzējis tādā patiesā publiskā apspriedē, kā tur kaut kas varētu notikt, un zem iepriekšējiem ministru prezidentiem veda ļaudis no Mērska, man liekas, no DHL un kas tur vēl citur, kas varētu ieguldīt, kas meklē šādas telpas, bet kaut kā toreizējiem politiķiem nelikās, ka vajag kāds ārzemnieks ar tieši tādām naudām un iespējām mūsu platumgrādos. Nesaprotami. Okay. Labi, bet vēl atgriežoties vēlreiz par to tvērumu, kas man liekas ir kaut kāda būtiska sastāvdaļa. Man liekas, ka ja tomēr tas ir Eiropas Savienības uzstādījums, ka šim cilpām un lokiem un visām lietām jābūt, un ja tā ir infrastruktūra, kas būs šeit, tad man liekas, kad ja mums ir iespēja šobrīd tomēr to projektu pabeigt, tad viņš ir jāpabeidz tagad, jo tuvākajos 100 gados tādas otras iespējas nebūs, kur tev 85% no naudas būs atbalsts. Tam es nepiekrītu. Bet es domāju, ka ir jāpabeidz šis pirmais loks. Ir jābūt vienai līnijai, kur tie vilcieni brauc. Tas ir viens. Ja viņš sev pierādīs kā lietderīga līnija, gan jau būvēs tālāk. Un tā kā es te sēžu, būtu jāatrod naudas un tādu loģiskāku veidu, kā piekļūt Rīgai un kā pabeigt staciju. Visticamāk, ka privātām investīcijām. Tur jau nav jābūt Rīgas tieši dzelzceļa stacijai tikai valsts ieguldījumiem. Līdzīgi nevajag ar tikai lidostas piestātnē tikai valsts ieguldījums. Respektīvi, tur vajag atrast citus finansiālus risinājumus, kā to darīt. To izdarīja tie no mums, kas brauc uz Londonu, kad aizbrauc uz St. Pancras staciju. Man parādīja, kā tas izskatījās pirms tur ievilka Eurostar un citas. Tās bija nolaista, pilnīgi briesmīga nolaista čuhņa, kur tagad ir plaukstoši biroji, viesnīcas, cilvēki dzīvo, kustība un tā tālāk. Un līdzīgi noticis Elizabeth Line galā, arī pazemē Londonā. Un tas ir noticis arī, piemēram, Spānijā un Francijā, kur ļoti gudri ieguldīja naudu ātrgaitas vilcienos un mainīja ekonomiku. Līdz ar to es domāju, ka ja būs veiksmīga tā būvēšana beidzot un beigs miņāties vienādi vai otrādi, tad pārējā nauda jau arī atnāks. Par to es neesmu uzrakstījis. Turklāt, tas, par ko neviens neinteresējās tad, kad mēs pārņēmām projektu, bija arī drošības aspekts Rail Balticam. Un Rail Balticam ir ļoti liels drošības aspekts, ka ir jāizbūvē pēc iespējas ātrāk, lai mums varētu vieglāk, lietarīgāk, efektīvāk arī viss, kas pārvietoties. Tā. Labi, okay. Par to mēs varam pastrīdēties, bet man liekas, kā uzņēmējiem, ja kāds tev dod 85%, tā kā var teikt, dāvanu, kas varēja būt arī 90%, ja mēs vienotos, ka ir viens pārvaldnieks. Mēs vienreiz to dabūjām gatavi, ka piekriti. Ja piekritīs par vienu pārvaldnieku. Būs 90%. Bet, protams, ka mēs nevienojāmies. Kāpēc? Naudu nevajag. Jā, naudu nevajag. Atsakot, tad es kā uzņēmējs uzskatu, protams, ka ja tādu atbalstu dod infrastruktūras izbūvē, protams, ka viņi ir jāņem. Es redzu, ka lielā problēma ir tieši finansējums, jo viņš nav kaut kādā ziņā loģisks, jo viņu izvērtē
visus Eiropas Savienības projektus un tad izvēlās, kam ko cik dos. Tagad varbūt infrastruktūras objektiem, kas nav pamatrās, iedeva mazāk, bet tas nenozīmē, ka nākamajā sasaukumā viņu atkal nedos. Tā kā tas vispār nav fakts, ko daudz mēģina bļaut, kad finansējums ir tikai pamatrasē, tā nav taisnība. Tā galīgi nav taisnība. Mani brīnišķīgie kolēģi lietuvieši, viņi prata dancināt komisiju par to, kādas naudas liks iekšā, cepos kādas nē, un tā viņa arī faktiski uzlaboja visu savu esošo sastāvu, jo viņi gudrāk prata pieiet šai lietai. Es domāju, ka tā ir tā sliktākā, jeb tā grūtākā daļa vispārīgi Eiropas finansēšanas jautājumos, kā piešķirt šīs naudas, tā lai tu zini, ka viņš ilgstoši ir. Tas trakākais ir, ka ir bijis neiedomājama nolaidība no visām amatpersonām, visās 3 Baltijas valstīs, visu šo, 10 gadu garumā, ka tā, ka pateic, nauda ir, ņemiet, jūs varat paņemt, te viņi ir, mēs jums iedosim vēl vairāk, ja jūs gudru un ātrāk rīkosties, ka neviens nebija gatavs šos lēmumus pieņemt un realizēt. Neviens. Bālaliņi gribēja katrs, visi 3 palikt savās valstīs. Atsakot, man liekas, tur ir viss vienkārši, kā jūs kaut kur arī intervijā laikam minējāt, ka politiķi grib pārgriezt lentītes, bet viņi negrib atzīt tos izdevumus un ielikt budžetā, jo tad būs 100 bļāvēji, kas teiks, ka solījumi nav izpildīti, bet šitais ir pārāk liels caurums, kur to naudu iemest, tāpēc viņi izdevīgāk paslaucīt zem tepiķīšu. Es domāju, tas ir viens iespējams. Otrs ir, ka ļoti daudz cilvēkiem ir grūti stādīties priekšā, par ko mēs runājam, ja mums ir 6 miljārdi, 10 miljārdi, 20 miljārdi. Tās ir milzīgas, netveramas naudas. Latvijā cepās par visādām lietām, kur iet runa par atalgojumiem un izmaksām, ko valsts. Respektīvi, es domāju, ka politiķiem ir ļoti grūti izskaidrot šos projektus, kas iet 10, 20 gadu garumā. Un šitais vēl turpināsies vēl kādu laiku un attīstīsies. Es piekrītu. Vārdsakot vēlreiz, tad es kā uzņēmējs vēlreiz uzskatu, ka ja kāds dod 85% no visa, tad tas ir vienkārši jāņem, tas ir numur 1. Un 2, tad tā sarežģītā daļa ir tas finansējums. Jo, ja tā nebūtu problēma, tad principā, man liekas, ka mēs jau būtu bišķi tālāk tikuši. Tad jautājums ir par to finansējumu, cik vispār realistiski viņu kaut kur ir dabūt šādos apjomos. Es redzēju, ir tas ātrs vilciens arī starp Lisabonu un Porto, kur es redzēju, ka viņu finansējuma modelis, ka 3 miljārdus ir iedevusi Eiropas Investīcija banka. Tas ir pagaidām tāds reālākais, ko es esmu redzējis, vai ir ar viņiem kāds ir runājis, un vai tas ir arī kaut kas, ko mēs varam dabūt? Mēs runājam, otrādi, Eiropas Investīcijas banka runāja ar mums. Okay. Piedāvājumiem. Es domāju, ka te no dienas uzticos patreizajām satiksmes ministram Biškanam, viņš zina šo teritoriju. Un jāskatā, laika mainās, protams, un mums ir grūtības ar to, ka mums karš notiek blakus. Es teiktu, tā nav vienkāršākā situācija, ja meklē jebkuram uzņēmumam, vai valsts, vai privātam, ieguldījums no attālām vietām. Bet es domāju, ka es esmu no tiem, kas uzskata, ja tev ir labs projekts, un ka tu vari pierādīt, ka tu viņu vari realizēt, un viņam ir strateģisks, kas varētu būt visādi rakstura strateģisks jēgas, naudu var atrast. Man nav šaubu par to, ka varētu atrast risinājumu finansējumam. Bet tā lieta ir tāda, ja iedod finansējumu, ko tur viņi izdarīs pēc tam? Un mums tam projektam līdz šai dienai nav tāda sistēma uzstādīta, kas ir efektīva, lai pārvaldītu izmaksas, lai kopīgi varētu atrast to lielo stratēģiju. Jo manās acīs līdz šai dienai mums nav sapratnes, vai mēs būvējam sliedes vai jeb jaunu ekonomisku koridoru. Un tas ir atšķirīgs attieksmes. Protams, ka mēs būvējam sliedes, bet ja mēs tikai skatāmies uz sliedēm, tad palaidīsim visu tās iespējas garām, ko tās sliedes mums dos. Un tas, man liekas, ir tas, ko visas 3 valstis vai nu katra kaut ko rušinot savos dārzos, par kuriem es vēl vien nesaprotu, ko viņi tur rušina, jo dienas beigās tā izdevība ir liela. Un, ja godīgi, es domāju, ka Latvijā ir vislielākā izdevība ekonomiski kaut ko iegūt no Vēl ir jautājums par to ekonomisko koridoru. Es zinu, ka Somija vienā mirklī arī gribēja būt 4. akcionārs, kas droši vien viņiem, mums laikam kopā ir pa visām valstīm 4 miljoni.
viņiem ir 5,8 miljoni iedzīvotāji. Tas būtu tā kā ekonomiskais izdevīgums un viņu arī pieredze kaut kādu šādu projektu realizēšanā. Kāpēc viņi netika paņemti kā partneris? Pirmkārt, viņus interesē tāpēc, viņiem līdz šai dienai nav Eiropas platuma sliedzes ātrs vai lēnas, bet viņi ir iezīmējuši projektu no Kirkenes uz Helsinkiem, kas būs tā kā arktiskais dzelzceļš, jo ledus kūst. Un no Ķīnas var pienākt lielie kravas kuģi no Mērska un citiem uzņēmumiem, kas jau testēt. Viņus interesē dabūt šo dzelzceļu par Eiropas naudām, un viņiem ir daudz maz pateikts, ja nebūs Rail Baltica, tad nebūs arī tas. Jā, mēs ar Katrīnu Trautmanu panācām, ka bija gatavi iestāties, bet bija divas problēmas, divos virzienos. Somija, tas bija toreiz ar ministru Annu Berneru, pateica, ka mēs nākam, ja jums beidzot būs sakārtota pārvaldība. Jo bija vērotājs no Somijas satiksmes ministrs, kas visu laiku sēdēja un redzēja tos ārprātus, kas bija viss kaut kas, bet tā nebija normāla pārvaldība, nebija normāls veids, kā strādāt ar vienu projektu. Un teica, ja nemainīs pārvaldību, ja nebūs patiesībā viens projekts, tad mēs neieguldīsim naudu. Un pēc manis jau atlasīja Somu vadīt, kas knapi gadu izturēja, kas tiešām ir profesionāls dzelzceļa projektu vadītājs. Un es viņu tikai vienreiz satiku, un viņš teica, es nekad nezināju, ka man būs tik daudz politikas. Te jau viss ir tikai politika. Te jau par projektu neviens neinteresējās. Līdz ar to es domāju, ka tas ir opportunity lost. Bet var vienmēr atgriezties, domāju, nekad nevar zināt. Jo tāpat laikā, kad mēs pabeidzām specifikācijas uzrakstīt, kaut kāds 900 lapspuses, kā jābūvē šāds ātrgaitas vilciens, faktiski uz Līdzenes zemes, to principā pārņēma arī Polijas ministrija, lai varētu uzlabot un labāk, specifiskāk uzrakstīt ar specifikācijas viņu ātrgaitas vilcieniem Polijā, kas nav tikai tas, kas jau tagad ir uzbūvēts priekš Rail Baltica. Jo, man liekas, mūsu arī ātrums bija paredzēts 240 km/h, bet poļiem pagaidām vēl laikam ir 160. Jā, bet viņiem ir stratēģija pātrināt uz 300 daudzās vietās. Tas ir viņu nākošais horizon, nākošais posms, kad viņi visu savu tīklu mainīs. Polija ir krietni lielāka par mums. Labi, tad jūs pieskārāties tai pārvaldībai. Varbūt varam pieskārties šim jautājumam. Kaspars Briškens nosauca šo projektu par 3 valstu nacionālo interešu karu pret pārvaldnieku. Jā, tā ir, jā. Varbūt varat vairāk par šo pastāstīt. Es pat nezinu, kā to pastāstīt. Respektīvi, līgumā, kas ir koplīgums, ir vienošanās par to, ka ir viens projekta ieviesējs. To faktiski arī noteica Eiropas valsts kontrole, European Court of Auditors, ka visiem turpmākiem pārobežu projektiem tikai drīkst būt viens ieviesējs, nevis ka katra valsts to dara paši, jo tur vienmēr rodas kļūdas un kas tur vēl ne. Tā. Pirmos 2 gadus, kamēr es biju izpildu direktore, man bija tiesības apstiprināt 5000 eiro izdevumus, visam pārējiem bija jāiet uz padomi. Padomē nebija profesionāļi cilvēki par projektu veidošanu vai pat Eiropas naudām vai vienalga ko. Tur bija vienkārši satiksmes ministrija pārstāvji, kas pārvaldīja projektu un skatījās, ka tas vienmēr paliek viņu interesēs, nevis kopīgās interesēs. Tur bija lieli strīdi ap to, kā veikt iepirkumus, ļoti daudzas citas lietas, kur beigās es teiktu, ka ir ļoti daudz panti, kas ir ierakstīti koplīgumā, kurus līdz šai dienai neievēro un pārkāpj faktiski līguma būtību. Tā. Labi, bet man liekas arī ļoti būtisks elements visā šī ir, kad par šo projektu jums bija jāziņo satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniekam. Tas būtu projekts, kas ir, par kaut kādas stacijas, varbūt Bauskā, varbūt pat ne pieturas Bauskā projektu izklausās. Tā kā projekts, kas ir cik reizes lielāks nekā tavs budžets,
bet par viņu jūs atskaitaties valsts sekretāra vietnieki. Jā, bet to sacīdām mēs gājām Latvijā un arī citur runāt, arī ar ministru prezidentiem, Protams, jā, bet padomniekiem tā tālāk. Lai Dievs dod, ka patreizējā izmeklēšanas komiteja nāk ar ieteikumu, kā šāda rakstura projekts vispārīgi vajadzētu pārvaldīt. Mums jau ir sākums ar tiltu, kas bija pāri Rīgai. Mums šitais nav vienīgais projekts, kas Latvijā ir bijis, kur tu vienkārši bol acis un nevar saprast, kā tas vispārīgi varēja notikt. Lietuva ir, manuprāt, tāds labākais paraugs šādām lietām. Jau prezidents Grybauskaits laikā viņa uzstādīja tādu tā kā komiteju, kur uzskaitīja 3 līdz 5 atslēgas projekts Lietuvas attīstībai un labklājībai. Tur, piemēram, bija Klaipēdas naftas termināls, Litgrid, tā daži citi. Un tie, kas šos projektus vadīja, viņiem bija jāatskaitās nopietnai komitejai, katru mēnesi strādā vai nestrādā, nesasniedz vai ne rezultāts, meklē nākošo cilvēku, lai to izdarītu. Un tāpēc Lietuva ir daudzus soļus mums priekšā un ir izveidojusi arī vienu tādu paudzi un grupu ar ļoti pieredzējušiem projektu ieviesiem, ekonomistiem, biznesa cilvēkiem un tā tālāk savā teritorijā. Man liekas, Igauniem arī bija no Finansu ministrijas komandā cilvēks, kas visu laiku, tā teikt, informēja Finanšu ministriju, un viņi bija informēti par to, kas notiek. Nevarēja teikt, ka mēs neko nezinājām. Jā, un tas, kas ir fascinējoši, ka tos tādā projektā iekšā ir, pirmais, ko mēs iemācījāmies, ir, ka katrai valstī ir drusku cits ritms, kā viņi pieņem valstiski budžetus un kas tad ir iesaistīts un kas nav iesaistīts jebkurā situācijā. Bet man vienmēr bija jautājums, kam ir bail no projekta? Kāpēc nav gatavi runāt cilvēki, kas faktiski par viņiem atbild atklāti? Jeb vai ir ļoti daudz individu, kuri ir ārpus ietekmes, no ārpuses nāk ietekme, lai pēc iespējas projektu nobremzēt. Tas, kas ir visinteresantākais, priekš manis līdz šai dienai visinteresantākais. Visi, kas šādus projektus ir veikuši Eiropā, visi pateikuši, viena no pirmām lietām, kas tev ir jāizdara, jāpanāk, lai vienojās par infrastruktūras pārvaldītāju. Jo attīstot projektu, tas ir tas cilvēks, tā iestāde, kam vislielākā ietekme, kam tas būs jādarbina. Var pateikt, jā, nē, melns balts, ieguldīsies, neieguldīsies un tā tālāk. Paši, jo parasti ir citi uzņēmumi, kas to dara. Un Lietuva pateica ne pa kādu cenu. Līgumā ir rakstīts, ka to tikai darīs, tad, kad būs viss uzcelts. Tad mēs tikai vienosimies par infrastruktūras pārvaldītāju. Turklāt Lietuvā tikai lietuvieši atbild par Lietuvas teritoriju un vispārīgi lietuvieši tikai atbild par Lietuvu. Nu tā, dabūjām pētījumu, kur izskatīja kāds 80 dažādas variantus. Viens tāds angļu konsultanti, kas specializējās šajā jomā un ieteica 2. Man liekas pat 3, bet 2 es pavisam noteikti zinu. Līdz šai dienai Lietuvas valdība nav izskatījusi pat tos variantus, jo negrib atzīt, ka viņi vispārīgi ir varianti. Un tas sadārdzina projektu, palēnina projektu, ekonomiski noteikti būs lietas jāmaina projektu otrā pusē vai kaut ko tam līdzīgi, vienkārši muļķīgi. Mēs nevaram vienoties. Nu, labi, ja mēs pie ļoti būtiska skaidrojoša elementa par to sadārdzinājumu, tad varbūt šeit var kaut kā paskaidrot. Jo, cik es saprotu, tad sākotnējā Ernsta Younga atzinumā ir tie slavenais kilometrs ir 7 miljoni, un vidēji Eiropā mēs redzam, ka ir 26, kas ir laikam gandrīz 4 reizes dārgāk. Nu, tas kā izskaidro to sadārdzinājumu. Es vienkārši varbūt to var nedaudz izstāstīt, kā tie 7 miljoni nonāca tajā atzinumā, kas viņu to ciparu iedeva. Viņi iedeva satiksmes ministriju, viņi iedeva Ernsta Youngu, viņi iedeva, es nezinu, kas viņi iedeva. Nu, tā kā no kurienes šis cipars? Jā, ļoti labs jautājums. Principā tie cipari nāca no visām 3 ministrijām. Tās ir 2 satiksmes ministrijas un 1 ekonomikas ministrija, jo satiksmes ministrija Igaunijā ir ekonomikas ministrijā apvienotas.
nāca no viņiem, un viņi prasīja, es pieņemu arī saviem dzelzceļniekiem. Tur faktiski tīri detalizēti nāca no Lietuvas, kur ir visvairāk pieredzes būvēt no Lietuvas Geležinka, lai būvēt šādas lietas. Tas ir fakts, no kurienes tie dati principā nāca. Tur neviens negāja meklēt citus. Vai tas bija pareizi vai nepareizi, tas ir cits jautājums. Bet tas ir no kurienes viņš nāca. Es zinu, ka es neatceros, ko mēs atradām kā to vidējo cenu, jeb kādā ziņā Eiropā, bet es zinu, ka mēs skatījāmies uz 7 miljoniem, bet tas nav par maz. Un viens no izskaidrojumiem bija, ka Baltijā viss būs lētāks šā vai tā, kas, protams, vairs nav tas gadījums. Nu tā. Es esmu dzirdējis, kad ir kaut kādas salīdzinājums, kad mums te ir daudz taisnāks, viss nav tie kalni un cilvēki lētāk, bet tas ir, es vienkārši domāju, vai tas ir, nezinu, kaut kāda, vai tas var būt bijis kaut kādā ziņā apzināti, jo ja tās izmaksas būtu 4 reizes lielākas, neviens te neko neapstiprinātu, vai tas ir... Man es nedomāju, ja godīgi. Es domāju, ka tā vienkārši nesanāca, bija muļķīgi. Vai vajadzēja, es zinu, ka mēs jau runājam par to, ka vajadzēja viena no tām lietām, kas bija ļoti svarīga, bija nospraust, kas ir gala līnija. Jo tanī laikā, kad to veids, nebija nekādas gala līnijas. Un tie aprēķini faktiski arī vēl veikt uz vienu iepriekšējo zīmējumu, kas ir ICOM. Kur vienkārši daudz lietas ir citādākas, ko ielika iekšā, ko izņēma ārā. Man tad būtu, es neatceros, es pat ar viņu tādā veidā nestrādāju. Okay. Man liekas, ka kaut kāds arī ļoti, ļoti būtisks jautājums, ar kuru es staigāju uz visām ieinteresētajām iestādēm, neviens man nevarēja atbildēt, cik nauda no projekta visas ieviešanas, cik paliek Latvijā? Cik ir nezinu, cilvēkiem samaksās algās, viesnīcās, nezinu, visās iespējamās pārvaldībās, cik nauda no projekta paliek Latvijā, vai to kāds zina? Tas ir ko, devakuācija? Nepareizais jautājums. Varētu būt. Teorētiski vajag kustēties tā. Iesim. Jā, evakuē, pārāk sarežģīts jautājums. Jā, nu labi, iziesim pāelpot. Kaut kas deg. Nekas nav uzstrādes, traukt. Es vienkārši mums bija pārāk karsta diskusija, kad sākās trauksme. Mēs izraisījām trauksmi. Man ir aizdomas tāda. Kā jau visā valstī. Labi, tad man liekas pats būtiskākais jautājums, uz ko neviens nav atbildējis. Cik no šī projekta ieviešanas naudas īstenībā paliek Latvijas ekonomikā? Vai tas ir tā kā rēķināts, domāts? Ar mani es nevienu ciparu nevar tā. Nu jā, bet vai ir kaut kāds sajūts par to? Jā, no sākumā bija tā, ka, un tas ir arī no citiem projektiem, ka no katra ieguldītā eiro tev ir vismaz 2,5 eiro, kas atnāk kaut kādā veidā. Okay, tas ir kaut kādā nākotnē ar nākotnes ekonomiku. Tas ir vairāk jau kā cik viņš jau atmaksāsies. Jā, bet es vienkārši domāju, ka ja mēs tērējam šeit 10 miljārdus, cik no šiem 10 miljārdiem nosēdīsies Latvijas ekonomikā? Noteikti būs kaut kāda materiāla vai kaut kas, ko mēs pirksim no ārpuses. Tas ir fine, bet cik paliks šeit, vai tā daļa ir rēķināta? Es nezinu. Okay. Godīgi teikšu. Bet vismaz ir kaut kāda nojausma, nezinu, puse, ceturdaļa? Nē, ir apmēram pa trešdaļām. Varētu skatīties vienādi vai otrādi. Viena no tiem iemesliem, kāpēc cik ļoti strīdās, ir, lai nodrošinātu, katra valsts varētu nodrošināt saviem uzņēmējiem piedalīšanos, kā man viens teica, gadsimta lielākā piķī, pēdējā piķī, ko Eiropas Savienība mums dos. Nu jā. Jo es saprotu, ka tajā jaunajā līgumā, kas ir būvnieks, kas ir poļi, itāļi un franči, kad es skatījos, ka tur ir 90 apakšu uzņēmumu Latvijā. Jā, protams. Bez vietējiem apakšu uzņēmējiem nekas nevar notikt. Es drīzāk skatītos, kā man pa piemēru, ja kādi meklēt, kas notika Spānijā. Jo Spānija ļoti gudri izmantoja ieguldījumus, lai vairākus ātrgaitas vilcienus izbūvētu. Un viņi mums rādīja, kādā veidā Renfe rādīja, kā mainījās faktiski ekonomiskā aprite
Spānijā. Pirmkārt ar to, ka dienvidi kļuva pieejamāki, galvenokārt, lai varētu eksportēt lauksaimniecības produktus vieglāk, ātrāk, jaudīgāk un tā tālāk. Par turismu nerunāsim, bet principā mainījās veids, kā cilvēki dzīvo. Līdzīgi tas ir noticis Francijā, un tas nozīmē, ka arī attīstot, un pēc tam, kad pabeidz Spānijā, aizmirst pateikt, ir tā, ka no tā izveidojas ļoti daudz uzņēmumi, kas tagad visā pasaulē līdzīgus projektus ievieš. Un es biju cerējusi, ka mēs būtu varējuši kopā Baltijā tādus centrus izveidot, kur mēs varētu pēc tam arī kaut ko iegūt no visas pieredzes, kas ir Rail Baltica būvējot. Bet tagad tieši uz vietas, es nezinu, tas ir faktiski ļoti labs jautājums, ko vajadzētu paprasīt satiksmes ministram un finanšu ministram. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums. Man liekas, ja nauda lielākoties paliek šeit, un tu no tās naudas iedod tikai 15%, un ja tā nauda aiziet ekonomikā, tad tas ir, var sakot, tad nav problēma ar šo projektu nekāda. Tas ir, man liekas, būtiskākais izvērtējums, kas šeit pietrūkst. Es pieņemu, ka pa dzelzceļa stacijas jumtiem nekāpa ārzemnieki pārsvarā. Es to nezinu. Mūsu platumgrādos nekad nevar zināt. Bet, principā, apakšu uzņēmēji pārsvarā viņiem vajadzētu būt visiem no šejienes. Tas ir kaut kāds būtisks jautājums. Labi, tāds arī interesants jautājums. Kāda tev ir bijusi sajūta šī projekta laikā, kad tu biji šī projektā? Kas šo projektu vispār vēlās? Kas ir tie, kas viņu grib, lai viņš ir? Es teiktu, pirmkārt, tā pus ir loģistikas uzņēmumi. Jo viena no lielām prasībām ir, kā samazināt CO2 izmešus, un viena no tiem lielām loģikām šim projektam ir varētu furgonus noņemt no lielceļiem nost un uzlikt uz dzelzceļiem. Tas ir visā Eiropā, un es domāju, ka tas ir izteikti nepieciešams arī Baltijas valstīs, un ar viņiem bija viegli sadarboties. Es domāju, cilvēki, kas ceļo visā Eiropā, priecājas par to, ka varētu būt modernāk, ātrāk savienoties ar vilcienu, lai gan varētu no vienas puses aplēst, ka lidot no Tallinas uz Rīgu prasīt apmēram to pašu laiku. Tie lidojumi nav tik varbūt bieži. Ir daudz apsvērumu, bet man jāsaka, ka Eiropā es izvairos no lidmašīnām. Un ir daudz ātrāk, vieglāk, ērtāk un tā tālāk. Es esmu redzējis toreiz divreiz ātrāk uz Igauniju, divreiz ātrāk uz Lietuvu. Jā, viennozīmīgi. Tas nozīmē, ka tu tiešām vari aizbraukt uz koncertu un braukt atpakaļ mājās. Tagad, ja es braucu uz sapulcēm uz vienu vai otru vietu, tu faktiski ļoti agri ielido, ļoti vēlu, varbūt, ja tas ir viena mītiņš, ja paliec vēl vienreiz pa nakti. Es domāju, ka tur ļoti liela izdevība ar to. Bet principā, es teiktu, lielākie atbalstītāji ir tie, kas zināja, ka varētu no šitā pelnīt naudu. Loģiski, jā. Bet ja mēs skatāmies Latviju vai Eiropas Savienību, kurš bija tas, latviski sakot, stakeholders, kurš to vairāk projektu vēlējās? Man gribas teikt Eiropas Savienība, bet Eiropas Savienība ir ļoti amorfs veidojums, teiksim tā. Bet drīzāk Eiropas Savienība nekā jebkur no trim valstīm. No tām 3 Baltijas valstīm, tā, kas visvairāk gribēja, bija Lietuva. Tas ir interesanti, jā. Lietuvieši vispār bišķi ambiciozāk par latviešiem. Par labu gabalu. Viņiem, protams, ar tā laime, ka valsts un iedzīvotāji ir daudz viengabalaināki. Un es līdz šai dienai daudz ar lietuviešiem strādāju, un es apbrīnoju to spēju kaut kā būt uz viena viļņa, pat ja tev ir ļoti atšķirīgi politiski ieskati, ka tu saproti, kādā veidā virzīt projektus un attīstīt valsti, attīstīt infrastruktūru, attīstīt ekonomisko apriti. Lietuvieši ir ļoti spēcīgi arī, un tu Latvijā vēl var sajust šo sadalīto sabiedrību. Mums nav tāda viengabalaina Latvijas iedzīvotāju sabiedrība. To spilgtāk katrā ziņā jūt Lietuvā, nosacīt Igaunijā. Labi, un par Igauniju kāds tad varbūt arī, ja mēs sapratām, ka lietuvieši ambiciozāk visu velk uz savu pusi, tad kāda bija sadarbība ar Igauniem, varbūt tad otru pusi arī? Kuro reizi, es teiktu tā. Varam vēl pēc tam runāt, kā bija sadarbība ar latviešiem. Bet ar Igauniem jāsaprot, ka pateicoties transporta komisāram Sīmam Kallasam vispārīgi šis projekts tika iezīmēts TEN-T koridorā. Respektīvi, Kallas
seniors ļoti labi saprata, ko šāds projekts dotu, un Igauni bija faktiski pirmie, kas visvairāk bija lielākie čempioni ar toreizējo prezidentu Ilves arī tādā priekšgalā. Nu tā. Jo viņi saprata, ka ir jāvar savienoties ātri un eiropiski visās lietās, un arī, es domāju, labi saprata, ka vajag arī loģistiku no Somijas varētu vieglāk pārcelt uz sliedēm, kas tad dotos caur Baltijas valstīm. Nu tā. Sākumā no vienas puses Igaunijā viss ir vienkāršāk. Tas galīgi vienalga, vai tie ir iepirkumi, vai sarunas, vai viss ir mazāk sarežģīti, ir automatizētāki un tam līdzīgi. Tās sarunas gāja ļoti labi, līdz kamēr nomainījās valdība. Un tad atkal parādījās tas pats, mums vajag tomēr Igaunijai, ka mūsu uzņēmumi te strādā, kurā vietā būs piestātnes pēc politiskās izpratnes, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet ar viņiem, ar Igauniem vienmēr ir tiešāka saruna, tu konfliktus vieglāk risināt un var arī šķirties, pieņemot to, ka mēs viens otram nepiekrītam, bet mēģinām pie nākošā piegājiena atrast kaut kādu kopsaucienu. Respektīvi, ar Igauniem vieglāk. Bet nebija ar tādu, nekas nebija vienkārši. Labi, un kā tad beigās ir ar latviešiem? Ļoti grūti. Es domāju, visās 3 valstīs tev pirmkārt ir dzelzceļnieku brālība. Un viņi ir brālība, māsības tur visumā nav. Un visās 3 valstīs, 2 Latvijā un Lietuvā, bija katrā ziņā Latvijas dzelzceļš ir pirmais un Lietuvas dzelzceļš ir pirmais. Un jebkurš cits, kas nāk no kaut kurienes, nekam nedara, principā. Nu tā. Tas ir grūti. Otrā kārtā, kā man ļoti bieži pateica, kad es sāku strādāt, viņi teica, tu saproti, ka par Rīgas loku viss ir sadalīts, kas ko būvēs. Es teicu, labi, bet mēs vienalga iesim cauri iepirkuma procedūrām. Netic, ka Latvijas uzņēmējiem ir kaut kāda baigā pieredze šāda rakstura infrastruktūru būvēt, un es ļoti priecājos, ka tās sadarbības, kas ir izveidotas ar tādiem uzņēmumiem no Eiropas pārsvarā, kas kaut ko par to zina, apgūst jaunas iemaņas un kaut kur citur varēs pasaulē pielietot. Nu tā. Bet es domāju, tas viss skumjākais ir, ka mums ir valsts pārvalde, kas ir kūtra. Tas jau nav tikai satiksmes ministrijā. To mēs redzam sekas līdz šai dienai. Es domāju, ka ir ļoti daudz darba darām pie valsts pārvaldes. Nav pārmērīgi uzņēmīgi. Vai tas ir, nezinu, man vienkārši rokas nolaižās tādā ziņā. Un tev nav sajūta, ka tev ir vienlīdzīgais, kas ar vienlīdzīgo sarunājās par šādiem projektiem. Cerams, ka tas kaut kad mainīsies uz labu. Jācer, ka jaunā paudze nāk jaunā paudze un cerams, ka atlocīs piedurknes un būs gatavi šo risināt. Jā. Vēl ļoti būtisks jautājums. Vai vispār, es nezinu, es arī neesmu dzirdējis, kāds uz viņu atbild, vai vispār, ja mēs gribētu, mēs vispār drīkstam no šā projekta izstāties? Vai vispār ir tāds variants? Man nav ne mazākā ideja. Tas ir ļoti labs jautājums. Noteikti ir, ja gribētu, noteikti atrastu veidu. Par to, es domāju, nav nekādu šaubu, bet vai vajag? Un es domāju, ka tā būtu super muļķīgs lēmums izstāties. Es domāju, ir drīzāk tiešām jāretina krekls un vienkārši jāķerās pie darba, lai atrisinātu visu to, par ko vāvaļo, nezinu, no šejienes līdz pastardienai, lai mums ir plāns, lai mēs varam būvēt, lai mēs vismaz varam pamattrasu uzbūvēt, un no tā vispārējais arī izritēs. Droši vien vienīgais ieguvējs būtu Krievija, ja mēs šo neizbūvētu. Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Un visi uzņēmumi un visi mūsu partneri, kas strādā ar Krieviju. Protams, vienīgais ieguvējs ir Krievija. Mēs būtu muļķīgi, mēs varam ārkārtīgi muļķīgi atkāpties. Turklāt, tanī brīdī, par naudām runājāt, šitais tikai mans personīgais uzskats, ka tanī brīdī, kad Ukraina uzvarēs, nauda gāzīsies Ukrainā iekšā tā, kā nebūs ko redzēt, mums būs grūtāk dabūt finansējumu. Es domāju, te ziemeļos, lai gan viņš būs tikpat vajadzīgs, ja ne vairāk. Bet, jāskatās, mums jāvar ātrāk kustēties, mazāk birokrātiski, mazāk politiski. Bet to ļoti viegli teikt, ja mēs skatāmies, ka mums ir ļoti politiska vide un tikai pa dažām partijām un dažiem individiem, kas ietekmē ļoti daudz
lēmumus un noskaņu faktiski arī valstī. Nu, labi, tad tagad atskatoties, man liekas, ka tā savienojuma ar Eiropu ir kritiska. Ja mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, vienkārši tas ir kritiski. Man liekas, tas ir latviski sakot must, kam vienkārši ir jābūt. Tad ņemot vērā, ka tomēr liela daļa naudas paliek Latvijā, noteikti vairāk nekā tie 15%, kurus mēs ieguldām, man liekas, tas ir latviski sakot atkal no-brainers, to darīt. Un, tad droši vien tā svarīgā lieta ir tā pārvaldība. Man liekas, ka ja ir tik liels projekts, tad ministra prezidentei pašai vai viņas, vietniekam vai vienalga, kuram ir ikdienā šis projekts jāpieskata. Man liekas, mēs arī savos uzņēmumos projektos, kas ir lielāki nekā paša kapitāls, mēs taču katru dienu pievēršam šim projektam uzmanību. Nevis kaut kur noslaukam tur tālumā. Mēs regulāri gājām pie arī ministra prezidentiem un arī pie prezidentiem. Un lūdzām vienu reizi, kad tie 3 ministra prezidenti satiekās, vai tiešām nevarētu es atnākt un parādīt to projektu un pateikt, kur ir tās problemātiskās sviras. Tas vienīgi reizi nebija iespējams. Man tas nav saprotams. Droši vien tad ir jāuzņemās tā atbildība. Ja tu nezini, tad tev viņa nav jāuzņemās. Tas ir diezgan vienkārši. Protams. Bet to neviens uzņēmējs. Statoils, kad es strādāju Statoilā, Statoils tomēr ir valsts uzņēmums. Un arī tur tu vienmēr atskaitījies augstākajiem lēmējiem un arī politiķiem, jo tur apgrozās ļoti lielas naudas gan izdevumu ziņā, gan iespēju ziņā, un ir svarīgi dzirdēt, par ko iet runa tādā ļoti formālā vidē, kas ir konstruktīvi. Mums jau vairākās vietās, visās 3 Baltijas valstīs drīzāk būs, jūs ziņojiet, tad paskatāmies, ko mēs varam kritizēt, nevis strādāt ar konstruktīvāku kritiku, kur tu gribi, lai uzņēmums, ja projekts attīstās. Ļoti grūti. Ļoti grūti. Es piekrītu. Vārds sakot, mēs sapratām šodien, ka projekts ir jārealizē. Numur 1. Numur 2 ir, kad viņš ir jāpieskata augstākajā līmenī. Un numur 3, kad tā sarežģītā daļa ir tas finansējums. Vai nu tas ir, kā jūs minējāt, satiksmes ministrija vai finanšu ministrija, kad tā nauda nenāk kaut kādā loģiskā secībā, tad attiecīgi ir jāpiesaista Eiropas Investīcija banka vai kāds līdzīgs kredītdevējs, kas šo cash flow var nodrošināt, kamēr šis finansējums nav saņemts. Armand, mums abiem ir skaidrs, kā tas varētu notikt. Vienu sazina, kas vēl varētu nākt ar naudām. Problēma ir tāda, ka mūsu valsts aparātā nav, es vēl neesmu redzējis, pietiekami zinošs cilvēks, kur varētu nopietni par šādiem pat iespējām runāt un skatīties. Es esmu dzirdējusi un redzējusi, kā Latvenergo varbūt būs lielākajiem valsts uzņēmumiem, kā ienāk jauns ministrs iekšā, tā viss kaut kas mainās, vienalga, cik labi tie plāni ir uz vairākiem gadiem, kas ir ilgāk par jebkuras valdības valdīšanas laiku, ar jebkura ministra valdīšanas laika. Un līdz ar to finansējumu, es domāju, var rast atrisinājumu, bet tad tev jābūt pretīm valsts vidē, individi un iestādes, kas reāli zina, kā tas strādā, var palīdzēt un vērtēt. Jo arī ministra prezidenti ir daudz un dažādi. Un nevienmēr var labi vērtēt jautājums, kas tie padomnieki, kas spēj apkārt ar viņiem strādāt. Es piekrītu. Jā, varat sakot, jūs arī pirms mirkļa minējāt, ka ir labs piemērs Igaunijā, kad ir tās politiskās figūras, bet ir valsts sekretāri, kas ir profesionāli un kas ir bijuši ilgi amatā, un lai vai kā mainās tās politiskās vēsmas, ka tas vilciens turpina iet uz priekšu. Pilnīgi. Nevis katreiz apstājās. Jā, pilnīgi. Tas tiešām ir 100-gadus projekts. Un viņš ir ļoti, man nav nekādu šaubu par to, ka viņš nesīs labumu tad, kad viņš būs daudz maz uzbūvēts. Tas viens, kad sāks kustēties viss kaut kas. Nevaram pa zemu novērtēt klimata pārmaiņu lomu tā dzelzceļa nepieciešamībai. Un otrs ir, tas tiešām ir 3 valstu projekts. Patiesībā 5, bet 3 valstu projekts. Un mums jāvērtās tā kā acis pacelt bišķiņu augstāk, lai redzētu, kā mēs varam labāk atrast tādu savienojamību ap šīm 3 valstīm arī ekonomiski, tā, lai viens otru atbalstītu un plauktu. Jā, labā ziņa, kad arī man pirms es iedziļinājos šajā visā projektā, man likās, ka
Mēs esam dotajā mirklī iztērējuši tikai kaut kāds 3% no naudas, ka mums to nevajag. Bet iedzinoties šajā brauktā, es sapratu, ka tas ir kaut kas, kas mums ir vitāli nepieciešams, ja mēs gribam būt daļa no Eiropas Savienības. Lieta jau ir tāda. Mēs patreiz cepjamies par sliedēm, kur mēs tās sliedes būvēsim un cik viņas maksās un tā tālāk. Patiesībā ir jāskatās uz opportunity, bet iespējām, ko šīs sliedes dod. Turklāt mēs skatāmies Latvijā uz nemaz tik liela teritorija, jo tā savienojamība jau ir tāda ar ātrgaitas vilcienu, ka tu ātrāk kaut kur nokļūsi, vai ne tā? Līdz ar to pētījumos, un tas pirmais pētījums vienalga, ko par viņu domā, par cik tas viss maksās, tur ir ļoti skaidri pateikts. Pirmkārt, studenti sāka kustēties citādāk. Biznesa cilvēki sāk kustēties citādāk. Pat pēc Covid laikā, kad vairāk cilvēku mājās, ja tev ir 2 stundas līdz Rīgai, tās nav vairs 4 stundas. Tā ir milzīga starpība, un tu vari strādāt arī dzelzceļā. Konstatēja, ka liela iespēja ir Latvijai, piemēram, kļūt par tādu medicīnas centru, jo tu brauksi labāk labprātāk uz pakalpojumiem kaut kur. Es šitā braukus uz Lietuvu, uz dažiem pakalpojumiem, kurus Latvijā savā laikā nebija. Vai ne? Un respektīvi, tev var jaunas industrijas un jaunas iespējas rasties dēļ šīs infrastruktūras. Vai mēs braucam uz Jūrmali, ja mēs varam tāpat aizbraukt līdz Pērnavai? Piemēram, tie attālumi būs ļoti līdzīgi laika ziņā. Visi iepriekšējie projekti Francijā un Spānijā, Portugālē, citās vietās rāda, ka cilvēki arī iekārto savas dzīves citādāk. Tas nozīmē, ka tev nav jādzīvo nepieciešami pašā Rīgas centrā, tu varētu arī kaut kur citur būt. Un man nav nekāda šauba par to, ka būs vairāk ieguldījumi arī Latvijā dzelzceļa elektrifikācijā kā tādā, ka varēs vieglāk, ātrāk tikpat aizbraukt uz Liepāju, ka varēs aizbraukt no Rīgas uz Liepāju, ka var no Rīgas uz Tallinnu aizbraukt. No laika ziņā, ka ir ērtāk. Respektīvi, rodas ekonomika. Protams, tas ir, kur es skatos vairāk kā mazumtirdzniecība, ja patērētājiem, bet man nav šaubu, ka kravas pieaugs. Arī, kas arī brauks caur mūsu valstīm, apstāsies. Tāpēc Salaspils ir svarīga un ļoti būtisks tāds mezgls. Tallinā ir pārbūvēta osta, jeb viena vesela daļa iebūvēta tā, lai tas būtu tikai kravām, kas nāk principā no Somijas. Somija, man ļoti patīk, ka es satiku to Somijas ministru Annu Berneru. Viņa teica, kādi jums ir mērķi? Un viņi nāk no biznesa. Un viņa saka, man tikai viens mērķis, tas ir, lai Somija nonāktu Eiropas centrā. Kā tas notiks? Un tad viņai ar tā atbild par to, tāpēc, ka ledus kūst. Un tagad mums ziemeļos mēs jau vienojamies ar Norvēģiju, ka tur būs liels jauns loģistikas centrs, un to pētu, cik es saprotu, attīstās tā Helsinki, ja tas ir Somija nonāks vairāk centrā, jo ar viņu ekonomiskā plūsme būs būtiskāk un svarīgāk pašai Eiropai. Un es domāju, ka mums nekas mazāks arī nespīd, un Latvija tam ir fantastiski pozicionēt. Mēs esam vidū. Air Baltica mums ir panācis to, ka mēs esam tāds transporta centrs mezgls jau tad, un ja tu papildini ar citādām sastāvdaļām, un šī gadījumā ātrgaitas vilcienu, tas tikai nāks mums. Jā, viens otru papildini, jā. Pilnīgi. Sporta notikumi, koncerti. Viss vieglāk. Jā. Labi, super, paldies. Paldies. Lēnām, viss kārtībā. Man ir vēl viens jautājums. Kad tad īsti tas projekts Rail Baltica būs gatavs? Ja to es nesaprotu. Teorētiski 2030. gadā visvēlākais. Visam bija jābūt, visam gatavam. Tas ir faktiski visiem 8 TEN-T koridoriem. 22. gadā Eiropas kontrole, tā kā valsts kontrole, konstatēja, ka no tiem 8 projektiem būs labi, ja 3 būs pabeigti līdz tam 30. gadam. Es pieņemu, es ļoti ceru, ka Rail Baltica patreiz tiecās uz to, ka galvenā līnija ir pabeigta līdz 30. gadam. Labi, paldies. Super. Ok, tagad pie zobārstas. Tas ir